100 gadus neesam tikušies. Kas to lai zina, varbūt vēl 100, bet šodien man ir dzimšanas diena, man paliek 33. Likās, kad tad, ja ne šodien, jau skrēsojās kopā ar jums. Ķeršos pie lietas, laika man ir nenormāli maz, jo pēdējā brīdī es vakarā aizsūtīju saviem ciemiņiem uzaicinājumu satikties šodien uz kalniņu, pabraukāties pa kalniņu. Un tāpēc man ir fiksi jāsataisās. Paldies tev, Gardis Mīša, par apsveikumu. Saņēmu jau no tevis privātu ziņu. Lielas paldies tev. Paldies, Lauriņ. Labi, meitenes, es tiešām ultra tempā tūlīt sāku krāsoties, jo man īstenībā ir nenormāli maz laika. Vēl gribu uztaisīt zupu, lai visus nosulušos ragaviņu braucējus varu sasildīt. Un viss. Nav ko daudz runāt. Čau, Zenē. Čau, Līva. Paldies tev un gaidu tikšanos, vai tu gaidi man tikšanos? Paldies, Zene. Es laikam visu laiku teikšu paldies, ko ne? Šodien. Paldies, Rūta, par sveicieniem. Arī no tevis saņēmu personīgu ziņu. Nevienam neatbildu, par to daru dzimšanas dienas beigās, kad es atbildu visiem, kas sasūtījuši citādā katras 5 sekundes. Tu vari kādam vienkārši rakstīt. Mīši, paldies, you made my day. Labi, viss pie lietas. Un šodien... Es neteikšu tā, ka 100%, bet lielāko daļu es krāsošos ar savu jau pamat kosmētiku, kuras lietoju ikdienā, un tā ir Dr. Hauška. Tā kā es sākšu krāsoties, ja, un fiksi, atkārtošana, zināšana māca, senās tikšies, varbūt kaut kas jauns, un atkārtosiet kā vienmēr. Labi, ar Haušku ir tā, ka es vienmēr sāku krāsot nevis bāzītes, bet uzreiz ķeros pie tonālā krema, jo visa iepriekš sagatavošanās sejas jau ir bijusi kā bāzīte. Tāpēc ķeramies klāt pie tonālā krema, kas ir šitiem interesanti. Es nedrīkst rības par pļāpāt, bet viņi ir tik viegliņi, bet patiesībā tur 3 ml kā visos citos. Un skatieties, es jau sāku neizpumpēt neko ārā, un labā ziņa ir, ka es sev uzdāvināju dāvanu 9 kg Dr. Hauška. Kas tajā kastītē iekšā? Pavisam es nerādīšu, bet no tās kastītes kaut ko šodien vilkšu ārā, jo man vienkārši to noteikti vajadzēs. Tā kā, ja viss paveiksies, tad kastīti vēršu vaļā rītā, nofilmēšu oficiālo unboxing šai kastītei, lai tad jūs redzat, ar kādiem prieciņiem sevi priecēšu un arī savus klientus. Jo esmu nolēmusi kādu laikam arī pāriet darbā samērā daudz uz šo te Dr. Hauškas kosmētiku. Čau, Tīna! Tā, ja man te nekas neizspidīs. Un šitas ir baigais pārsteigums. Meitenes, ja jūs jūtat, kad jums beidzās tonālais, labāk uzreiz nopērkat vietā. Un es tagad taisīšu to kasti vaļā, un man pārsteiguma moments jūs vairs jau pazudīs tās pirmās emocijas, ko es varēju ar jums filmēt tādā rītīgā video, bet vienkārši reāli es jau 5 dienas nevaru šo kastu vaļā, bet ir pienācis tā diena, ka tonālais beidzās. Jātaisa vaļā un jāņem ārā. Tā, visus štrunkus tagad pie vietas un fiksi atrast tikai un vienīgi tonālo kremu, kuru man vajag, un viņš ir šādā te kastītē. Velkam ārā, fiks, un turpināt krāsoties. Un riektīgi tukšs un viegls, un šis tāpat arī, lai pilns, bet tāpat liekas ļoti viegls. Čuk, pasteigais. Izkačāsim tulītās ārā. Laika daudz, bet kaņā būs ok. Un esat vai neesat pamanījuši, atcerieties vai neatcerieties, bet parasti Dr. Hauška man patīk likt ar šo te tonālā krēma otu, apaļa tāda, lai arī viņš sūcelīgs, bet nezinu, kāpēc man patīk ar viņu klāt vislabāk. Novērojumi tādi, ka make-ups izskatās daudz dabīgāks, nevis tāpēc, ka lietot dabīgā kosmētika, bet vienkārši viņš ir kaut kā labāk draudzējās ar seju un ādu, un tiešām izskatās daudz vieglāks. To ir pamanījis arī mans vīrs, un eksperimentāli es vienu nedēļu krāsojos vecajos paradumos, tik atrados izbraucienā Vācijā, un atgriezos mājās un atkal krāsojos ar Dr. Haušku, un viņš teica, jā,
doktor Hauška viņam arī patīk daudz labāk. Bet viņš arī piekrīt, ka tomēr es izskatos un labāk jūtos, ja man kaut kas ir uz sejas nekā nav. Sakat, ko jūs gribat, bet es to apsārtu šo seju, kas ziemā, jo īpaši vēl sarkanāk izskatās, ciest nevaru nemaz. Izskatos tad dikti bēdīgi. Čau, Laura, čau visiem pāriem, kas pievienojušies, es te fiksi turpinu. Konsilers, cerams, ka tas bonus neuztaisīs. Šito vietā neesmu pasūtīju. Vajadzēja noteikti. Beigās dabūšu bonus, kad šits arī būs beidzies. Mazāka vadiņa čālindā. Viks jāsakrāso jās un jāiet uztaisiet zupa. Bet problēma tāda, ka vīrs vēl veda sastāvdaļas, kas ir baigi būtiskās lem zupai. Tāpēc nevarēs attaisīt iepriekš. Bet tas ir vienīgais darbiņš, kas jāaizdara. Baigi es te tielējos vērt to kastu vaļā, bet tiešām, tagad jau tiešām man ļoti vajadzēja to tonālo krēmu, nekas cits neatlika kā vērt vaļā, bet riktīgi gribēju ar jums kopā viņu atvērt un rādīt, kas priekšā, bet es jums vēl rādīšu sapsolu. Šodien es paņemšu tikai dažas lietas no tās kastes un pārējo tad kopā paskatīsimies. Ok. Es vienkārši teicu, ka man te tāda milzīga kasta blakus tagad tā, kurā ir pilns ar doktora Hauša kosmētiku. Tā. Tas ir, un, jā, atcerieties, ka es vienmēr lietoju zaļo korektoru, bet šoreiz es lietošu, ka jau ir izbraukts caurums, šādu te krāsu korģējošu pūderi. Un viņš arī izdarīs to, ka cik vajag arī pakorģēs, bet arī īstenībā ļoti nepataisīs seju tādu, riktīgi baltu papīru. Kaut kādu apakštoni saglabās mazliet dzīvīgu apsārtumiņu, bet tādu dzīvīgu, nevis tur, kur nevajag. Uz austiņām arī pabrauc arī uz kakliņu. Šodien man ir paštonējušies krēms, esmu brūnāka nekā dabiski ziemā. Es esmu. Ja ir svētki, svētkos tevi jāiepriecina. Nākošā lieta, ko es lietošu, ir doktora Hauška acu uz acu ēnu palete. Pie viņas ir jāpierod. Vispār pie šīs kosmētikas ir jāpierod. Nav tā, ka pirmā reize un tu pilnīgi samīlies. Tā nav. Vajag laiku. Es vispār pēc dabas tādu skeptiski jaunas lietas pieņemu dzīvē. Un tad es tā pamazām. Es pat neatceros, cik tad ilgi es īsti lietoju to kosmētiku. 2 mēnešus. Un visu laiku es apsolīju, ka es taisīšu video. Es taisīšu tos video. Bet visam savs laiks. Tāpat kā ar jums, gan jau kādreiz atkal satikšos. Ne tā kā šodien savā dzimšanas dienā. Vai tik tas nav šī gada pirmais laivs? Kāds atcerās mani šogad? Es būtu bijuši laivā, es neatceros. Izmantoju otro tumšāko tonīti, krāsojot uzacis. Vēl vienreiz parādīšu sekundi. Otro tumšāko tonīti. Paldies! Linda, paldies! Un es īstenībā paņemšu to melno, jo man te kaut kāds caurums izveidojies uz acī. Un tad ar viņu ir vislabāk aiztaisīt ciet. Tā kā es netaisu nekādu te foto make-up, es neiedzināšos tajā, cik, es te esmu perfekti sakrāsojis. Lai paliek. Nākošā lieta, kur es darīšu. Cerams, ka otiņi izžo, tāpēc, ka es viņu tikko aplēju. Paldies, Līva, redz, kā tu arī laikam esi izsakojusi, ka tas ir pirmais laivs šajā gadā. Nu ko, man 33 gadi, kā es teicu, 100 gadi neesam redzējušies, varbūt vēl 100 neredzēsimies, bet šodien manā dzimšanas dienā tiekamies. Vispārībā baigi interesanti ar tiem 33. It kā tu uz viņiem nekoncentrējies, it kā nekas īpaši, bet tas, kas notiek ar tevi tavā galvā un tavā dzīvē un visā pārējā tuvojoties šai dienai, ir vienkārši kaut kas nevis amazing, bet kaut kas hard rock.
jo ļoti grūts bija šis periods, noteikti pēdējais mēnesis jo sevišķi, bet es teiktu īstenībā vesels pusgads, diezgan traks. Pārmaiņas notiekās, visādas. Arī jūs esat bijuši tam liecinieki, es visāds bildes jums fočēju, iedvesmas un interesants. Man pašai tas aizrauja, bet vienkārši ir ziema. Ziemā ir reāli tikai varbūt vēl šī sekunda, kad var fotografēties ārā. Es joprojām neesmu bijis ārā no mājas un jums neko nevar parādīt. Pēc tam ir tumšs un es neko vairs nevaru jums parādīt, kā es īsti izskatos un dot jums tās iedvesmas. Bet es esmu plānojis to turpināt vienkārši tad, kad tas ļaus ar vai nu mākslīgi radītu gaismu, vai arī ar dienas gaismu. Es nezinu, kā tas man izdosies. Bet nu kaut kā tā. Bronzerītis no Hauškas. Šitāds tonīts. Patīk. No sākuma arī bija grūti pierast, bet pierod. Labi, nākošā lieta, ko es meklēšu, tai kastē milzīgajā ir zīmols. Tā vēl viena lieta, ko man vajadzēs, es atradu. Un es atradu arī to, ko es meklēju, brūnu zīmolīti. Jo man bija Hauškas melns zīmols, bet jūs zinat, melni man nepatīk. Melni nav priekš manis. Vēlkam zīmolīti. Turp skropstiņām. Sākot no ārējā acu stūrīša, tuvojoties iekšējam, kutiņas, skropstu, pamatnītes. Vietiņas, no kurienes nāk skropsts ārā, lai vizuāli pagarinātu skropstes un tās izskatītos garākas. Redzat, kāda akcentu, es tikai pagaidām tā vairāk iezīmēšu to te. Puses atstiņa, sākumi ne. Skropstiņas pie saknītes kutinām no pēdējās līdz pirmajai. Mazlietiņ kustamies uz priekšu. Ziniet tikai kāda problēma, ka šitā te piemiedz acinē, bet nostiep plakstu. Samiglojās acis, ka neko neredz. Apakšā arī vienu trešdaļiņu iezīmēju. Burvīgi. Un šeit galā ir tāds pufiņš, ar kuru var uzreiz arī iztrušēt. Es tikko matus nokrāsoju, ja? Tā spiedu tonālo, kad izspiedu un nokrāsoju matus. Un pa daudz izspiedu, tāpēc. Otrā pusē šeit. Un tā. Pieliksim paidzīgās lietas vēl astiņām klāt. No šitās te paletītes es ņemšu šitos divus gaišākos toņus un tūlīt krāsošu šacīm. Kurš atradīsies, jūs tūlītās visu redzēsiet. Tāpēc šī te acu ēnu, uzacu ēnu palete diezgan universāla, ka viņi var lietot gan acis krāsojot, gan uzacis krāsojot. Čau, Elvīra! Viss šāvētais kliedz. Tā ir, ka tu centies pa vidu. Vēl drēbes izmazgāt, izšāvēt vispārējo. Nu, es šodien ļoti nesmuki izdarīju pati pret sevi. Es vienmēr saku, ka tev ir viesības, tad sapacējies pirmais un tad visus pārējos darbus dari. Bet man pietrūka tās sastāvdaļas tai zupai. Es nevarēju neko darīt. Man tagad man ir fiks jāskrāsojas. Es krāsoju gaišo ēnu pa vienu trešdaļu kaut kur augšējiem plakstiņam. Un tomēr brūnais zīmols nospiežās. Man tas nepatīk. Bet nu labi. Brūnais ir kurā gadījumā labāk nekā melnais. Čā, vaiguce! Es došos uz kaldiņu. Gaidīšu savus viesus uz kaldiņu šodien. Un tad ņemu to otru tonīti. Ar diezgan palielu muciņu tipa otu, ja viņi tā varētu nosaukt. Lieku pārku. Un ko tur liekties? Šodien būs mini make-ups, kā jau es to daru ikdienā. Šobrīd arī ir ziema, kad laukā ir ļoti pelēks un drūms, un itin nemaz negribās baigi bliest ar baigām košām krāsām, jo tad izskatīsies kā papagailis, jo ārā viss taču ir drūms un tumšs un pelēks.
Nu, vispārībā nav drūms. Ir balts sniegs ārā daudz diezgan. Un runājot par balto krāsu, man šodien ir balts džemperīts. Jums interesē no H&M. Par godu manai dzimšanas dienai. Man liekas, ka balta krāsa ir svētku krāsa. Vajag pucēties, tā kā iešu ārā, tad ir džemperīts. Bet man liekas, ka vajag uzpucēties bišķiņ. Nu tā, ieliku karkā, man liekas, ka tā aciņa paliek mīlīgāka, dabiskāka. Neskatoties to, ka viņi ir apkrāsot ar visādiem tonāliem un konsīleriem. Bet vienmēr šo te arku iesaku arī jums, tāpat kā es viņu lieku. Tāpat arī jums iesaku, rekomendēju iezīmēt. Līdzīgi kā zīmolīdz tur skropstām. Tas ir pats minimums. Arī tad, ja tikai krāsojat skropstiņas ar skropstušu. Amazing, uzlabos visu skatu. Tā, izdarīts. Dan es paņēmu vēl trešo tonī, to pašu, kas uzacīm tikko ņēmu, un pieliku pašā stūrītī šito te, pašā stūrītī. Un tad ņemsim vienu jaunu lietu, kas man vēl nekad nav bijusi, no Dr. Hauškas. Ir laineris. Brūnā krāsā. Skatāmies, tā kāds viņš ir. Tik tālu esmu. Ar laineri izteiktāka līnija būs nekā ar zīmolīti. Vienmēr atcerieties laineri vilkt pēc zīmoļa. Ja? Un es neko neredzu. Paņemsim kaut kādu spogulīti priekšā. Rokas drīz. Nu, dikti brūns viņš gan ir, to es varu pateikt uzreizām. Nav viņš tāds tumša brūns, kas līdzinās melnai krāsai, bet tiešām brūns. Un vēl viens vienkārši atcerieties, ka laineris sākat zīmēt no ārpuses, no iekšpuses sanāks par biezu līniju, ja sāksiet no iekšpuses uz ārpusi. Vienmēr atcerieties arī uz zīmuļiem, tas attiecās. Čau, Inta! Inta, man viss make-ups ar Dr. Haušku, es zinu, ka tev tas ir interesanti. Mazs astīts pie galā. Nu, būs labi. Nē, būs labi. Lainerīts vienkārši brūns. Un ko es paņēmu, man bija dāvanā pirms tam lilā krāsas skropstuša, un es gribēju vienkārši izmēģināt tādu pašu melnu. Un iegādājos sev melnu volumu skropstušu. Skropstušas birstīte šāda te, liela, milzīga. Un tad nu gribu, lai sev lielas, milzīgas skropstas. Varēs uzskatīt, ka pusi kasti jau esmu atvērts, bet tā īsti vēl nav. Čau, Laura! Paldies! Happy birthday to me! Es pagarinošo arī nepirkt, Inta. Vienkārši nepatīk pagarinošās. Bet uzraksti man, var nerakstīt teikt komentārā, var rakstīt pēc tam, kas tev nepatika pašai pagarinošajā skropstušā. Pagaidām es laikam tā satraucos, ka man vienkārši ir grūti krāsot tos skropstus.
Nu, bet labi, ir ok. Nu, kaut kādu krāsu jāpiešķir šitai sejai, vai ne? Tas nevar tik šausmīgi būt tāda. Un tad mēs paņemsim sārtumu, protams. Šīdāns tēm. Sārtumiņš. Arī no Dr. Hauškas. Es taču teicu visu šodien no Dr. Hauškas. Ieliekam dzīvību sejā. Varēja jau taču izdarīt šitiem, tad to dzīvību piešķirt. Taču atcerieties, ka sārtumiņu var paņemt un ielikt vēl te. Un vēl viss atdzīvojās. Tā kā īsti nevar pateikt, tur kur arka, kur kas. Negribu šobrīd tajā iedziļināties. Es steidzos. Un tad man tomēr gribās vēl ielīst šeit, lai nu iet, paņēmu pirmo kastīti, vai vaļā kastīti. Kastīti līdzīgi kā zīmelītim, jo tur iekšā ir zīmelīts, un zīmelīts mums ir nepareizā puse zaļā krāsā. Nu, es viņu tomēr atļaušos pavilkt, tā kā uz skropsta līnijas vairāk, nekā uz pašas gļotādiņas, bet arī tur. Prieku acīs ielikšu zaļu, viņš tāds sūnīgi zaļš. Bet es domāju, ka vai manas acu krāsa diezgan smuki izskatīsies. Zīmelīts gan ir klasiskais. Īsti nav piemērots gļotādā vilkšanai. Man tā šķiet. Tā kā ar to ir jāņem vērā. Nu, lai tāda mazliet zaļa atblāzma, lai acis dzirkstī. Bet par to, kāda krāsa, kurai acu krāsai piestāvšana nestāstīšu, bet varētu jums izstāstīt. Nu, kāpēc te man nav lūpa zīmeļi? Man nekā nav no lūpām. Pilnīgi nekā. Jāuzkrāsodās lūpas. Un šajā brīdī es pieslēdzos pie atpakaļ saviem aciem krāsiem. Un šeit viss mans lūpkrāsņas ir. Es vienkārši šito ņemšu. Ne? Ko jūs sakat? Viņš un vaigus varēs spiltāks pataisīt. Ņemam šito. Ko? Vikonu. Ņemam šito. Es pat negribu cits variants piedāvāt. Jo man vienkārši mājās ir miljons rozes sarkanā krāsā. Nu, labi, miljons nav, bet, nu, pārspīlēt viņš var. Daudz. Vajag to zīmolu, nevajag to zīmolu, krāsojumu bez zīmoļa. Nu, labi, man kājās ir sarkanas bikses. Tāpēc arī sarkanas lūpas. Labi, krāsojam lūpas. Un viss es pie zūpas klāt. Traki. Čau, Montles. Paldies. Aigut. Kā muļķīgi teikt, bet ja nesakojat man Facebookā ieiet šodien, tur man parādīsies bildi no pagājušā gada, kā es izskatījos pagājušā gada savā dzimšandienā, un tur bija bomba. Šodien pilnīgi citādā.
Bet ieiet apskatieties. Smuki. Vai jau, kad Instagram scrollējot, arī var atrast to bildi? Tā var pavadīt miljonu stundas. Es došos svinēt savu dzimšanas dienu mantā. Iedomājies savējo. Un paldies tev par komplimentu. Es teicu, ja sākums vajag vairāk. Tā smukāk mūs netad bālās viņa. Paldies! Nu jau es esmu uzlikusi savu šodienas prieku. Ir tā, ka man mati šitādi te izžūs paši, kad es viņas izmazgāju. Tik viņi izskatās, un man reāli nebija laika pat viņus izžāvēt šodien. Tāpēc visu, ko es izdarīšu, viņus vienkārši izsukāšu. Izsukāšu matiņus. Paldies, Aiguce. Paldies, Linda. Izsakāti mati. Es atcerējos, fiksators sejas ir toniks. Tur tai somā ir arī jaunumi, kurus es šovakar gribētu izvilkt ārā un palietot. Paldies, Daci, paldies. Paldies, mīļš, paldies. Kā tev iet, Daci? Tu mācis nokrāsoji? Tu taču bija tā, kas gribēja tikt vaļā no melniem matiem, vai ne? Ai, tā nebija ko. Tā, un eļļiņu jau liekam matu galvot. Ziemā eļļiņu var likt. Pilnīgi droši. Ķibermenis izcīna bronzu. Man tikko atnāca ziņa. Jūs taču zināt, ka es esmu nenormāls bobsleja fanāts, tikai šodien vispār pat neesmu ieslēgusi pogu, lai redzētu bobsleju. Pirkstiņi kā ķēmītes, iet cauri matiem. Ieklājam eļļu. Te vajadzētu reāli kaut kādu apjomu vēl, bet man reāli nav laika. Labi, drusciņu vēl ir. To pašu drusciņu jāizmanto liederīgi. Saīsinu celiņu. Vienmēr seklāks būs labāk nekā dziļāks. Vienmēr, pilnīgi vienmēr. Uz vienu sānu arī labāk. Padomājam. Raksti man vēlreiz. Domāsim, vai ir iespējas vai nav iespējas. Jāskatās tajā kalendārā. Smažiņas. Sasmažāmies kārtīgi. Es esmu gatava. Un tā, atgādinu jums, ka es šodien krāsojos ar doktoru Fonsu, jo man viss ir beidzies. Nu labi, ne viss, bet jau daudz. Un es nesolu, bet šitādu milzīgu kastu 9 kg izpakosim kopā. Tā kā pirmo wow efektu tomēr atstāsim, it kā es nebūtu viņu atvērus un izvilkus tur šādas tādas liekiņas šodien jau vērā. Labi, bučiņas jums visiem, lai jums skaista diena, lai jums skaists šis jaunais gads, mans jaunais gads, kurš sācies ir šodien, 27. janvārī. Kāds tas būs? Es nezinu, bet lai tas ir skaists un laimīgs un iedvesmas, bagāts un radošs un nenogurstat no visa, ja? Jo citādāk būs tik grūti kā man, kas pazūd vairāk kā, es nezinu, uz nedēļām, uz mēnešiem no jūsu acu. Nezinu, skata arī YouTube'ā, piedošana. Bet es labošos.
Skaņu izlabošos, kur tad es likšos. Es ilgojos pēc jums un ilgojos nodot jums kādu labu mesiģu ar saviem video. Labi, viss, nu čau, ilgojos. Atā, bučas.